Dokuments numur 30. Lielā visuma personības. Personības un citas nepersoniskas vienības, kas tagad darbojas paradīzē un lielajā visumā, veido gandrīz neierobežotu skaitu dzīvo būtņu. Pat galveno kārtu un tipu skaits satriektu cilvēka iztēli, nemaz nerunājot par neskaitāmajiem apakštipiem un variācijām. Tomēr ir vēlams iepazīstināt ar divām dzīvo būtņu pamatklasifikācijām – ieskatu paradīzes klasifikācijā un Uversas personību reģistra saīsinājumu. Nav iespējams formulēt visaptverošas un pilnīgi konsekventas lielā visuma personību klasifikācijas, jo ne visas grupas ir atklātas. Būtu nepieciešami daudzi papildu dokumenti, lai aptvertu turpmāko atklāsmi, kas nepieciešama, lai sistemātiski klasificētu visas grupas. Šāda konceptuāla paplašināšana diez vai būtu vēlama, jo tā atņemtu domājošajiem mirstīgajiem nākamajos 1000 gados to radošās spekulācijas stimulu, ko sniedz šie daļēji atklātie jēdzieni. Vislabāk, ja cilvēkam nav pārāk daudz atklāsmju, tas apslāpē iztēli. Sadaļa numur 1. Dzīvo būtņu klasifikācija paradīzē. Dzīvās būtnes paradīzē tiek klasificētas atbilstoši iedzimtajām un sasniegtajām attiecībām ar paradīzes dievībām. Centrālā un supervisuma lielo sanāksmi laikā klātesošie bieži tiek grupēti atbilstoši izcelsmei. Tie, kam ir trīsvienīga izcelsme vai kas sasnieguši trīsvienību, tie, kam ir divējāda izcelsme, un tie, kam ir vienkārša izcelsme. Ir grūti interpretēt paradīzes dzīvo būtņu klasifikāciju mirstīgajam prātam, bet mums ir atļauts iepazīstināt ar sekojošo. 1. Trīsvienīgas izcelsmes būtnes. Būtnes, kuras radījušas visas trīs paradīzes dievības, vai nu kā tādas, vai kā trīsvienība kopā ar trinitizēto korpusu, kas apzīmē visas trinitizēto būtņu grupas, gan atklātās, gan neatklātās. A. Augstākie gari. 1. 7 meistara gari. 2. 7 augstākie izpildītāji. 3. 7 atspoguļojošo garu kārtas. B. Trīsvienības stacionārie dēli. 1. Trinitizētie augstākās varas noslēpumi. 2. Dienu mūžīgie. 3. Dienu senči. 4. Dienu pilnīgie. 5. Dienu jaunākie. 6. Dienu savienotāji. 7. Dienu uzticamie. 8. Gudrības pilnveidotāji, 9. Dievišķie padomdevēji, 10. Vispārējie cenzori. C. Trīsvienības izcelsmes un trinitizētās būtnes. 1. Trīsvienības dēli skolotāji. 2. Iedvesmoti trīsvienības gari. 3. Havonas iedzimtie. 4. Paradīzes pilsoņi. 5. Neatklātas trīsvienības izcelsmes būtnes. 6. Neatklātas dievības trinitizētās būtnes. 7. Trinitizētie sasnieguma dēli. 8. Trinitizētie izvēles dēli. 9. Trinitizētie pilnības dēli. 10. Radījumu trinitizētie dēli. 2. Divējādas izcelsmes būtnes. Tās, kuru izcelsme ir divās no paradīzes dievībām, vai kuras citādi radījušas jebkuras divas būtnes, kas tieši vai netieši cēlušās no paradīzes dievībām. A. Lejupējošās kārtas. 1. Radītāja dēli. 2. Arbitru dēli. 3. Spožās un rīta zvaigznes. 4. Tēvi Melhisedeki. 5. Melhisedeki. 6. Vorondadeki. 7. Lanonandeki. 8. Mirdzošās vakara zvaigznes. 9. Erceņģeļi. 10. Dzīvības nesēji. 11. Neatklātie visuma palīgi. 12. Neatklātie dieva dēli. B. Stacionārās kārtas. 1. Abandonteri. 2. Susatijas. 3. Univitatijas. 4. Spiroņģas. 5. Neatklātas divējādas izcelsmes būtnes. C. Augšupejošās kārtas. 1. Ar saskaņotāju saplūdušie mirstīgie.
2. Ar dēlu saplūdušie mirstīgie. 3. Ar garu saplūdušie mirstīgie. 4. Pārceltās starpbūtnes. 5. Neatklātie augšupceļotāji. 3. Vienkāršas izcelsmes būtnes. Tās, kuru izcelsme ir vienā no paradīzes dievībām, vai kuras citādi radījušas jebkura viena būtne, kas tieši vai netieši cēlusies no paradīzes dievībām. A. Augstākie gari. 1. Gravitācijas vēstneši. 2. Havonas 7 aploku gari. 3. Havonas aploku 12-kārtīgie palīgi. 4. Atspoguļojošie tēlu palīgi. 5. Visuma mātes gari. 6. 7-kārtīgie palīgi prāta gari. 7. Neatklātas dievības izcelsmes būtnes. B. Augšupejošās kārtas. 1. Personificēti saskaņotāji. 2. Augšupejošie materiālie dēli. 3. Evolūcionārie serafīmi. 4. Evolūcionārie ķerubi. 5. Neatklātie augšupceļotāji. C. Bezgalīgā gara saime. 1. Vientuļie vēstneši. 2. Visuma aploku pāraugi. 3. Skaitīšanas direktori. 4. Bezgalīgā gara personiskie palīgi. 5. Asociētie inspektori. 6. Norīkotie sargi. 7. Absolventu gidi. 8. Havonas servitāli. 9. Universālie samierinātāji. 10. Moroncijas pavadones. 11. Supernafīmi. 12. Sekonafīmi. 13. Tertiafīmi. 14. Omniafīmi. 15. Serafīmi. 16. Ķerubi un sanobīmi. 17. Neatklātas gara izcelsmes būtnes. 18. 7 augstākie enerģijas direktori. 19. Augstākie enerģijas centri. 20. Meistara fiziskie vadītāji. 21. Moroncijas enerģijas pāraugi. 4. Notikušās transcendentālās būtnes. Paradīzē ir atrodams milzīgs pulks transcendentālu būtņu, kuru izcelsme parasti netiek atklāta laika un telpas visumiem, kamēr tās nav nostabilizējušās gaismā un dzīvībā. Šie transcendentāļi nav ne radītāji, ne radījumi. Tie ir dievišķības, ultimāluma un mūžības notikušie bērni. Šie noticēji nav ne galīgi, ne bezgalīgi. Tie ir absonīti, un absonitāte nav ne bezgalība, ne absolūtums. Šie neradītie neradītāji ir mūžam uzticīgi paradīzes trīsvienībai un paklausīgi ultimālajam. Tie pastāv 4 personības darbības ultimālajos līmeņos un funkcionē 7 absonitātajos līmeņos 12 lielās nodaļās, kas sastāv no 1000 galvenajām darba grupām, katrā pa 7 klasēm. Šajās notikušajās būtnēs ietilpst šādas kārtas. 1. Meistara visuma arhitekti. 2. Transcendentālie ierakstītāji. 3. Citi transcendentāļi. 4. Primārie notikušie meistara spēka organizētāji. Un 5. Asociētie transcendentālie meistara spēka organizētāji. Dievs kā superpersona notiek. Dievs kā persona rada. Dievs kā pirmspersona sadrumstalo. Un šāds saskaņotāja fragments no viņa paša evolucionē gara dvēseli uz materiālā un mirstīgā prāta, saskaņā ar personības brīvās gribas izvēli, ko šādam mirstīgajam radījumam piešķīris Dieva kā tēva vecāku akts. 5. Dievības sadrumstalotās vienības. Šo dzīvās eksistences kārtu, kas cēlusies no vispārējā tēva, vislabāk raksturo domu saskaņotāji, lai gan šīs vienības nebūtu nav vienīgās pirmā avota un centra pirmspersoniskās realitātes sadrumstalojumi. Citu nesaskaņotāju fragmentu funkcijas ir daudzveidīgas un maz zināmas. Saplūsme ar saskaņotāju vai citu šādu fragmentu padara radījumu par ar tēvu saplūdušu būtni. 3. avota un centra pirmsprāta gara sadrumstalojumi, lai gan grūti salīdzināmi ar tēva fragmentiem, šeit būtu jāpiemina. Šādas vienības ļoti atšķiras no saskaņotājiem. Tās kā tādas nedzīvo spiridingtonā, ne arī šķērso prāta gravitācijas aplokus.
Tās arī neiemājo mirstīgos radījumos dzīves laikā miesā. Tās nav pirmspersoniskas tādā nozīmē kā saskaņotāji, bet šādi pirmsprāta gara fragmenti tiek piešķirti dažiem no izdzīvojušajiem mirstīgajiem, un saplūsme ar tiem padara viņus par ar garu saplūdušiem mirstīgajiem, pretstatā ar saskaņotāju saplūdušiem mirstīgajiem. Vēl grūtāk aprakstāms ir radītāja dēla individualizētais gars, apvienošanās ar kuru padara radījumu par ar dēlu saplūdušu mirstīgo. Un ir vēl citi dievības sadrumstalojumi. Vies netpersoniskas būtnes. Ir milzīgs pulks citu netpersonisku būtņu ar dievišķu izcelsmi un daudzveidīgu kalpošanu visumu visumā. Dažas no šīm būtnēm dzīvo dēla paradīzes pasaulēs, citas, piemēram, mūžīgā dēla netpersoniskie pārstāvji, ir sastopami citur. Tās lielākoties nav minētas šajos stāstījumos un būtu diezgan veltīgi mēģināt tās aprakstīt personiskiem radījumiem. 7. Neklasificētas un neatklātas kārtas. Pašreizējā visuma laikmetā nebūtu iespējams visas būtnes, personiskas vai citas, ievietot klasifikācijās, kas attiecas uz pašreizējo visuma laikmetu, ne arī visas šādas kategorijas ir atklātas šajos stāstījumos, tādēļ daudzas kārtas ir izlaistas no šiem sarakstiem. Apsveriet sekojošo – visuma likteņa piepildītājs. Kvalificētie ultimālā vietvalži. Nekvalificētie augstākā pārraugi. Neatklātās dienu senču radošās aģentūras. Paradīzes majestons. Majestona nenosauktie atspoguļotāju sakari. Vietējo visumu midsonītu kārtas. Šo kārtu uzskaitījumam kopā nav jāpiešķir īpaša nozīme, izņemot to, ka neviena no tām neparādās šeit atklātajā paradīzes klasifikācijā. Šīs ir nedaudzās neklasificētās. Jums vēl jāuzzina par daudzajām neatklātajām. Ir gari, gara vienības, gara klātbūtnes, personiski gari, pirmspersoniski gari, nadpersoniski gari, gara eksistences, gara personības, bet ne mirstīgo valoda, ne mirstīgo intelekts nav pietiekami. Tomēr mēs varam apgalvot, ka nav tīra prāta personības. Nevienai vienībai nav personības, ja vien to nav apveltījis Dievs, kurš ir gars. Jebkura prāta vienība, kas nav saistīta ne ar garīgu, ne ar fizisku enerģiju, nav personība, bet tādā pašā nozīmē, kā ir gara personības, kurām ir prāts, ir prāta personības, kurām ir gars. Majestons un viņa līdzgaitnieki ir diezgan labi piemēri prāta dominētām būtnēm, bet ir labāki šāda tipa personību piemēri, kas jums nav zināmi. Ir pat veselas neatklātas šādu prāta personību kārtas, bet tās vienmēr ir saistītas ar garu. Daži citi neatklāti radījumi ir tas, ko varētu saukt par prāta un fiziskās enerģijas personībām. Šis būtnes tips nereaģē uz gara gravitāciju, bet tomēr ir patiesa personība, ir tēva aplokā. Šie dokumenti nevar pat sākt izsmelt stāstu par dzīvajiem radījumiem, radītājiem, noticējiem un vēl citādi eksistējošām būtnēm, kas dzīvo, pielūdz un kalpo mudžošajos laika visumos un mūžības centrālajā visumā. Jūs, mirstīgie, esat personas, tādēļ mēs varam aprakstīt būtnes, kas ir personificētas, bet kā gan jums jebkad varētu izskaidrot absonitizētu būtni? Sadaļa numur 2. Uversas personību reģistrs. Dzīvo būtņu dievišķā saime Uversā ir reģistrēta 7 lielās nodaļās. 1. Paradīzes dievības. 2. Augstākie gari. 3. Trīsvienības izcelsmes būtnes. 4. Dieva dēli. 5. Bezgalīgā gara personības. 6. Visuma enerģijas direktori. 7. Pastāvīgās pilsonības korpus. Šīs gribas radījumu grupas ir sadalītas daudzās klasēs un mazākos apakšnodaļās. Šīs lielā visuma personību klasifikācijas prezentācijas galvenais mērķis tomēr ir izcelt tās saprātīgo būtņu kārtas, kas ir atklātas šajos stāstījumos, no kurām lielākā daļa tiks sastapta laika mirstīgo augšupejošajā pieredzē, viņiem progresīvi kāpjot uz paradīzi.
Sekojošajos sarakstos nav minētas milzīgas visuma būtņu kārtas, kas veic savu darbu atsevišķi no mirstīgo augšupcelšanās schēmas. 1. Paradīzes dievības. 1. Vispārējais tēvs. 2. Mūžīgais dēls. 3. Bezgalīgais gars. 2. Augstākie gari. 1. 7 meistara gari. 2. 7 augstākie izpildītāji. 3. 7 atspoguļojošo garu grupas. 4. atspoguļojošie tēlu palīgi. 5. 7 aploku gari. 6. vietējo visumu radošie gari. 7. palīgprāta gari. 3. Trīsvienības izcelsmes būtnes. 1. Trinitizētie augstākās varas noslēpumi. 2. Dienu mūžīgie. 3. Dienu senči. 4. Dienu pilnīgie. 5. Dienu jaunākie. 6. Dienu savienotāji. 7. Dienu uzticamie. 8. Trīsvienības dēli skolotāji. 9. Gudrības pilnveidotāji. 10. Dievišķie padomdevēji. 11. Vispārējie cenzori. 12. Iedvesmotie trīsvienības gari. 13. Havonas iedzimtie. 14. Paradīzes pilsoņi. 4. Dieva dēli. A. Lejupējošie dēli. 1. Radītāja dēli, Mihaili. 2. Arbitru dēli, Avonali. 3. Trīsvienības dēli skolotāji, Dainali. 4. Melhizedeku dēli. 5. Vorondadeku dēli. 6. Lanonandeku dēli. 7. Dzīvības nesēju dēli. B. Augšupejošie dēli. 1. Ar tēvu saplūdušie mirstīgie. 2. Ar dēlu saplūdušie mirstīgie. 3. Ar garu saplūdušie mirstīgie. 4. Evolucionārie serafīmi. 5. Augšupejošie materiālie dēli. 6. Pārceltās starpbūtnes. 7. Personificēti saskaņotāji. C. Trinitizētie dēli. 1. Varenie vēstneši. 2. Tie, kas ir augstā varā. 3. Tie, kam nav vārda un skaitļa. 4. Trinitizētie glabātāji. 5. Trinitizētie vēstnieki. 6. Debesu aizbildņi. 7. Augsto dēlu palīgi. 8. Augšupceļotāju trinitizētie dēli. 9. Paradīzes Havonas trinitizētie dēli. 10. Likteņa trinitizētie dēli. 5. Bezgalīgā gara personības. A. Bezgalīgā gara augstākās personības. 1. Vientuļie vēstneši. 2. Visuma aploku pāraugi. 3. Skaitīšanas direktori. 4. Bezgalīgā gara personiskie palīgi. 5. Asociētie inspektori. 6. Norīkoties sargi. 7. Absolventu gidi. B. Telpas vēstnešu pulki. 1. Havonas servitāli. 2. Universālie samierinātāji. 3. Tehniskie padomdevēji. 4. Ierakstu glabātāji paradīzē. 5. Debesu ierakstītāji. 6. Moroncijas pavadones. 7. Paradīzes pavadoņi. C. Kalpojošie gari. 1. Supernafīmi. 2. Sekonafīmi. 3. Tertiafīmi. 4. Omniafīmi. 5. Serafīmi. 6. Ķerubi un sanobīmi. 7. Starpbūtnes. 6. Visuma enerģijas direktori. A. 7 augstākie enerģijas direktori. B. Augstākie enerģijas centri. 1. Augstākā centra pāraugi. 2. Havonas centri. 3. Supervisumu centri. 4. Vietējo visumu centri. 5. Zvaigznāju centri. 6. Sistēmu centri. 7. Neklasificēti centri. C. Meistara fiziskie vadītāji. 1. Asociētie enerģijas direktori.
2 mehāniskie vadītāji, 3 enerģijas transformatori, 4 enerģijas raidītāji, 5 primārie asociatori, 6 sekundārie disociatori, 7 frandelanki un chronoldeki, D Moroncijas enerģijas pāraugi, 1 aploku regulātori, 2 sistēmas koordinātori, 3 planētu glabātāji, 4 kombinētie vadītāji, 5 saskares stabilizatori, 6 selektīvie šķirotāji, 7 asociētie reģistratori, 7 pastāvīgās pilsonības korpuss, 1 planētu starpbūtnes, 2 sistēmu Ādama dēli, 3 zvaigznāja univitātijas, 4 vietējā visuma susatijas, 5 ar garu saplūdušie mirstīgie vietējos visumos, 6 supervisuma abandonteri, 7 ar dēlu saplūdušie mirstīgie supervisumos, 8 Havonas iedzimtie, 9 gara paradīzes sfēru iedzimtie, 10 tēla paradīzes sfēru iedzimtie, 11 radītie paradīzes pilsoņi, 12 ar saskaņotāju saplūdušie mirstīgie paradīzes pilsoņi. Šī ir visumu personību darba klasifikācija, kā tā ir reģistrēta Uversas galvenās mītnes pasaules ierakstos. Saliktas personību grupas. Uversā ir ieraksti par daudzām papildu saprātīgu būtņu grupām, būtnēm, kas arī ir cieši saistītas ar lielā visuma organizāciju un administrēšanu. Starp šādām kārtām ir šādas 3 saliktas personīgu grupas. A. Paradīzes noslēguma korpuss. 1. Mirstīgo noslēdzēju korpuss. 2. Paradīzes noslēdzēju korpuss. 3. Trinitizēto noslēdzēju korpuss. 4. Apvienotais trinitizēto noslēdzēju korpuss. 5. Havonas noslēdzēju korpuss. 6. Transcendentālo noslēdzēju korpuss. 7. Neatklāto likteņa dēlu korpuss. Mirstīgo noslēguma korpusu tiek apskatīts nākamajā un pēdējā šīs sērijas dokumentā. B. Visuma palīgi. 1. Spožās un rīta zvaigznes. 2. Mirdzošās vakara zvaigznes. 3. Erceņģeļi. 4. Visaugstāko palīgi. 5. Augstie komisāri. 6. Debesu pārraugi. 7. Mājokļu pasauļu skolotāji. Visās galvenajās mītnes pasaulēs, gan vietējos, gan supervisumos, ir nodrošināts viss nepieciešamais šīm būtnēm, kas ir iesaistītas īpašās misijās radītāju dēlu, vietējo visumu valdnieku labā. Mēs sveicam šos visuma palīgus Uversā, bet mums nav jurisdikcijas pār viņiem. Šādi sūtņi veic savu darbu un novērojumus radītāju dēlu pilnvarojumā. Viņu darbība ir sīkāk aprakstīta jūsu vietējā visuma stāstījumā. C. 7 goda prāta kolonijas. 1. Zvaigžņu studenti. 2. Debesu mākslinieki. 3. Atgriešanās direktori. 4. Paplašinājuma skolu instruktori. 5. Dažāgie rezerves korpusi. 6. Studenti viesi. 7. Augšupējošie svētceļnieki. Šīs 7 būtņu grupas būs atrodamas šādi organizētas un pārvaldītas visās galvenajās mītnes pasaulēs, no vietējām sistēmām līdz supervisumu galvaspilsētām, īpaši pēdējām. 7 supervisumu galvaspilsētas ir tikšanās vietas gandrīz visām saprātīgo būtņu klasēm un kārtām, izņemot daudzas paradīzes havoniešu grupas,
Šeit var novērot un pētīt gribas radījumus no katras eksistences fāzes. Sadaļa numur 3. Godaprāta kolonijas. 7 godaprāta kolonijas uzturas arhitektoniskajās sfērās ilgāku vai īsāku laiku, kamēr tās ir iesaistītas savu misiju veicināšanā un īpašo uzdevumu izpildē. Viņu darbu var aprakstīt šādi. 1. Zvaigžņu studenti, debesu astronomi, izvēlas strādāt tādās sfērās kā Uversa, jo šādas speciāli konstruētas pasaules ir īpaši labvēlīgas viņu novērojumiem un aprēķiniem. Uversa ir labvēlīgi izvietota šīs kolonijas darbam ne tikai tās centrālās atrašanās vietas dēļ, bet arī tāpēc, ka tuvumā nav milzīgu dzīvu vai mirušu sauļu, kas traucētu enerģijas plūsmas. Šie studenti nekādā veidā nav organiski saistīti ar supervisuma lietām. Viņi ir tikai viesi. Uversas astronomiskā kolonija ietver individus no daudzām tuvējām valstībām, no centrālā visuma un pat no Nordlatiādetas. Jebkura būtne, jebkurā pasaulē, jebkurā sistēmā, jebkurā visumā var kļūt par zvaigžņu studentu, var tiekties pievienoties kādam debesu astronomu korpusam. Vienīgās prasības ir nepārtraukta dzīve un pietiekamas zināšanas par telpas pasaulēm, īpaši viņu fiziskajiem evolūcijas un kontroles likumiem. Zvaigžņu studentiem nav jākalpo mūžīgi šajā korpusā, bet neviens, kas uzņemts šajā grupā, nedrīkst izstāties ātrāk par 1 gadu tūkstoti Uversas laika. Uversas zvaigžņu novērotāju kolonija tagad pārsniedz 1 miljonu. Šie astronomi nāk un iet, lai gan daži paliek salīdzinoši ilgu laiku. Viņi veic savu darbu ar daudzu mehānisku instrumentu un fizisku ierīču palīdzību. Viņiem arī ļoti palīdz vientuļie vēstneši un citi gara pētnieki. Šie debesu astronomi savā zvaigžņu pētniecības un telpas apsekošanas darbā pastāvīgi izmanto dzīvos enerģijas transformatorus un raidītājus, kā arī atspoguļojošās personības. Viņi pēta visas telpas materiāla un enerģijas izpausmju formas un fāzes, un viņus tikpat ļoti interesē spēka funkcija, cik zvaigžņu parādības. Nekas visā telpā neizbēg viņu uzmanībai. Līdzīgas astronomu kolonijas ir atrodamas supervisuma sektoru galvenajās mītnes pasaulēs, kā arī vietējo visumu un to administratīvo apakšnodaļu arhitektoniskajās galvaspilsētās. Izņemot paradīzi, zināšanas nav iedzimtas. Izpratne par fizisko visumu lielā mērā ir atkarīga no novērošanas un pētniecības. 2. Debesu mākslinieki kalpo visos 7 supervisumos. Augšupejošiem mirstīgajiem ir sākotnējais kontakts ar šīm grupām vietējā visuma Moroncijas karjerā, saistībā ar kuru šie mākslinieki tiks apskatīti sīkāk. 3. Atgriešanās direktori. Ir atpūtas un humora veicinātāji. Atgriešanās pie pagātnes atmiņām. Viņi ir ļoti noderīgi mirstīgo progresēšanas augšupejošās schēmas praktiskajā darbībā, īpaši Moroncijas pārejas un gara pieredzes agrīnajās fāzēs. Viņu stāsts pieder pie stāstījuma par mirstīgo karjeru vietējā visumā. 4. Paplašinājuma skolu instruktori. Nākamā augstākā augšupejošās karjeras dzīves pasaule vienmēr uztur spēcīgu skolotāju korpusu tieši zemāk esošajā pasaulē, sava veida sagatavošanas skolu šīs sfēras progresējošiem iedzīvotājiem. Šī ir augšupejošās schēmas fāze laika svētceļnieku virzīmai uz priekšu. Šīs skolas, to mācību metodes un eksāmeni ir pilnīgi atšķirīgi no visa, ko jūs mēģināt īstenot Urantijā. Viss mirstīgo progresēšanas augšupejošais plāns ir raksturīgs ar praksi nodot citiem būtnēm jaunu patiesību un pieredzi, tiklīdz tā ir iegūta. Jūs ejat savu ceļu cauri garajai paradīzes sasniegšanas skolai, kalpojot par skolotājiem tiem skolēniem, kas ir tieši aiz jums progresēšanas skalā. Viss mirstīgo progresēšanas augšupejošais plāns ir raksturīgs ar praksi nodot citiem būtnēm jaunu patiesību un pieredzi, tiklīdz tā ir iegūta. 5. Dažādie rezerves korpusi. Uversā kā rezerves korpusa kolonija ir mobilizētas milzīgas būtņu rezerves, kas nav mūsu tiešā pāraudzībā. Uversā ir 70 galvenās šīs kolonijas nodaļas, un ir liela izglītība, ja tiek atļauts pavadīt kādu laiku ar šīm neparastajām personībām. Līdzīgas vispārējas rezerves tiek uzturētas Salvingtonā un citās visuma galvaspilsētās. Tās tiek nosūtītas aktīvajā dienestā pēc attiecīgo grupu direktoru pieprasījuma. 6.
Studenti viesi. No visa visuma caur dažādām galvenajām mītnes pasaulēm plūst pastāvīga debesu apmeklētāju straume. Kā indivīdi un kā klases, šie dažādie būtņu kipi pulcējas pie mums kā novērotāji, apmaiņas skolēniem un studentu palīgiem. Uversā pašlaik šajā godaprāta kolonijā ir vairāk nekā 1 miljards personu. Daži no šiem apmeklētājiem var uzkavēties 1 dienu, citi var palikt gadu, viss atkarīgs no viņu misijas rakstura. Šī kolonija ietver gandrīz visas visuma būtņu klases, izņemot radītāju personības un Moroncijas mirstīgos. Moroncijas mirstīgie ir studenti viesi tikai savas izcelsmes vietējā visuma robežās. Viņi var apmeklēt supervisuma kapacitātē tikai pēc tam, kad ir sasnieguši gara statusu. Pilnīgi puse no mūsu apmeklētāju kolonijas sastāv no pieturētājiem, būtnēm ceļā uz citurieni, kas apstājas, lai apmeklētu Orvontonas galvaspilsētu. Šīs personības var veikt visuma uzdevumu, vai arī tās var baudīt brīvo laiku, brīvību no uzdevumiem. Privilēģija ceļot un novērot visuma ietvaros ir daļa no visu augšupejošo būtņu karjeras. Cilvēka vēlme ceļot un novērot jaunas tautas un pasaules tiks pilnībā apmierināta garajā un notikumiem bagātajā kāpienā uz paradīzi caur vietējo supervisumu un centrālo visumu. 7. Augšupejošie svētcelnieki. Kad augšupejošie svētcelnieki tiek norīkoti dažādiem dienestiem saistībā ar viņu paradīzes progresu, viņi tiek izmitināti kā godaprāta kolonija dažādās galvenajās mītnes sfērās. Darbojoties šur un tur visā supervisumā, šādas grupas lielākoties ir pašpārvaldošas. Tās ir pastāvīgi mainīga kolonija, kas aptver visas evolucionāro mirstīgo un viņu augšupejošo līdzgaitnieku kārtas. Sadaļa numur 4. Augšupejošie mirstīgie. Lai gan laika un telpas mirstīgie izdzīvojušie tiek saukti par augšupejošiem svētceļniekiem, kad viņi ir akreditēti progresīvai augšupceļai uz paradīzi, šie evolūcionārie radījumi ieņem tik svarīgu vietu šajos stāstījumos, ka mēs šeit vēlamies sniegt kopsavilkumu par šādiem 7 augšupejošās visuma karjeras posmiem. Planētu mirstīgie, gulošie izdzīvojušie, mājokļu pasauļu studenti, moroniskās progresētāji, supervisuma aizbilstamie, Havonas svētceļnieki, paradīzes ieceļotāji. Sekojošais stāstījums iepazīstina ar saskaņotāja apdzīvotu mirstīgā visuma karjeru. Ar dēlu un garu saplūdušie mirstīgie dala daļu no šīs karjeras, bet mēs esam izvēlējušies stāstīt šo stāstu, kā tas attiecas uz ar saskaņotāju saplūdušiem mirstīgajiem, jo šādu likteni var sagaidīt visas Urantijas cilvēku rases. Planētu mirstīgie. Mirstīgie ir visi dzīvnieku izcelsmes evolūcionāri radījumi ar augšupcelšanās potenciālu. Izcelsmē, dabā un liktenī šīs dažādās cilvēku grupas un tipi nav pilnīgi atšķirīgi no Urantijas tautām. Katras pasaules cilvēku rases saņem to pašu dieva dēlu kalpošanu un bauda laika kalpojošo garu klātbūtņu. Pēc dabiskās nāves visu veidu augšupceļotāji brāļojas kā viena Moroncijas ģimene mājokļu pasaulēs. Gulošie izdzīvojušie. Visi mirstīgie ar izdzīvošanas statusu, personisko likteņa sargu aizbildnībā, iziet cauri dabiskās nāves vārtiem un 3. periodā personificējas mājokļu pasaulēs. Tās akreditētās būtnes, kuras kāda iemesla dēļ nav spējušas sasniegt to saprāta meistarības un garīguma apdāvinājuma līmeni, kas dotu viņiem tiesības uz personiskiem sargiem, nevar tājābi nekavējoties un tieši doties uz mājokļu pasaulēm. Šādām izdzīvojušām dvēselēm ir jāatpūšas neapzinātā miegā līdz jauna laikmeta, jaunas dievišķās kārtības tiesas dienai, dieva dēla atnākšanai, lai sauktu laikmeta sarakstus un tiesātu valstību, un šī ir vispārēja prakse visā Nebadonā. Par Kristu Mihailu tika teikts, ka paceļoties augšup pēc sava darba pabeigšanas uz zemes, viņš veda lielu gūstekņu pulku. Un šie gūstekņi bija gulošie izdzīvojušie no Ādama dienām līdz meistara augšām celšanās dienai Urantijā. Laika ritējumam nav gulzīmes gulošajiem mirstīgajiem. Viņi ir pilnīgi neapzināti un neievēro sava atpūtas ilgumu.
Personības atjaunošanā laikmeta beigās tie, kas gulējuši 5000 gadu, nereaģēs citādi kā tie, kas atpūtušies 5 dienas. Izņemot šo laika kavēšanos, šie izdzīvojušie turpina augšupcelšanās režīmu identiski tiem, kas izvairās no ilgāka vai īsāka nāves miega. Šīs dievišķo laikmetu pasaules svētcelnieku klases tiek izmantotas grupu Moroncijas aktivitātēm vietējo visuma darbā. Šādu milzīgu grupu mobilizācijai ir liela priekšrocība. Tās tājādi tiek turētas kopā ilgu efektīvas kalpošanas periodu. Mājokļu pasauļu studenti. Visi izdzīvojušie mirstīgie, kas atmostas mājokļu pasaulēs, pieder pie šīs klases. Mirstīgās miesas fiziskais ķermenis nav daļa no gulošā izdzīvojušā atjaunošanas. Fiziskais ķermenis ir atgriezies pīšļos. Norīkojuma Serafīms sponsorē jauno ķermeni, Moroncijas formu, kā jaunu dzīvības nesēju nemirstīgajai dvēselei un atgriezušās saskaņotāja mājvietai. Saskaņotājs ir gulošā izdzīvojušā prāta gara transkripta glabātājs. Norīkotais Serafīms ir izdzīvojušās identitātes, nemirstīgās dvēseles glabātājs, cik tālu tā ir evolucionējusi. Un kad šie divi saskaņotājs un Serafīms atkal apvieno savas personības uzticības, jaunais indivīds veido vecās personības augšām celšanos, dvēseles evolucionējošās Moroncijas identitātes izdzīvošanu. Šāda dvēseles un saskaņotāja atkal savienošanās ir diezgan pareizi saukta par augšām celšanos, personības faktoru atjaunošanu, bet pat tas pilnībā neizskaidro izdzīvojušās personības atkal parādīšanos. Lai gan jūs iespējams nekad nesapratīsiet šāda neizskaidrojama darījuma faktu, jūs kādreiz pieredzē uzzināsiet tā patiesību, ja nenoraidīsiet mirstīgo izdzīvošanas plānu. Mirstīgo sākotnējās aizturēšanas plāns 7 progresīvās apmācības pasaulēs ir gandrīz universāls Orvontonā. Katrā vietējā sistēmā ar aptuveni 1000 apdzīvotu planētu ir 7 mājokļu pasaules, parasti sistēmas galvaspilsētas pavadoņi vai apakšpavadoņi. Tās ir uzņemšanas pasaules lielākajai daļai augšupejošo mirstīgo. Dažreiz visas mirstīgo dzīves apmācības pasaules tiek sauktas par visuma mājokļiem. Un tieši uz tādām sfērām Jēzus atsaucās, kad teica: "Mana tēva namā ir daudz mājokļu." No šejienes tālāk, noteiktā sfēru grupā, piemēram, mājokļu pasaulēs, augšupceļotāji progresēs individuāli no vienas sfēras uz otru un no vienas dzīves fāzes uz otru, bet viņi vienmēr virzīsies no viena visuma studiju posma uz otru klašu formācijās. 4. Moroncijas progresētāji. No mājokļu pasaulēm uz augšu caur sistēmas, zvaigznāja un visuma sfērām mirstīgie tiek klasificēti kā Moroncijas progresētāji. Viņi šķērso mirstīgo augšupcelšanās pārejas sfēras. Kad augšupejošie mirstīgie progresē no zemākajām uz augstākajām Moroncijas pasaulēm, viņi kalpo neskaitāmos uzdevumos kopā ar saviem skolotājiem un savu progresīvāko un vecāko brāļu sabiedrībā. Moroncijas progresēšana attiecas uz nepārtrauktu intelekta, gara un personības formas attīstību. Izdzīvojušie joprojām ir trīsdabīgas būtnes. Visā Moroncijas pieredzes laikā viņi ir vietējā visuma aizbilstamie. Supervisuma režīms nesāk darboties, kamēr nesākas gara karjera. Mirstīgie iegūst patiesu gara identitāti tieši pirms viņi atstāja vietējā visuma galveno mītni, lai dotos uz supervisuma mazāko sektora uzņemšanas pasaulēm. Pāreja no pēdējā Moroncijas posma uz pirmo, jeb zemāko gara statusu, ir tikai neliela pāreja. Prāts, personība un raksturs nemainās ar šādu progresu. Mainās tikai forma. Bet gara forma ir tikpat reāla kā Moroncijas ķermenis, un tā ir vienlīdz saskatāma. Pirms došanās no saviem dzimtajiem vietējiem visumiem uz supervisuma uzņemšanas pasaulēm, laika mirstīgie saņem gara apstiprinājumu no radītāja dēla un vietējā visuma mātes gara. No šī brīža augšupceļotāja status ir mūžīgi noteikts. Nav zināms, ka supervisuma aizbilstamie būtu nomaldījušies. Arī augšupceļošie serafīmi tiek paaugstināti eņģeļu rangā, kad viņi atstāja vietējos visumus. 5. Supervisuma aizbilstamie.
Visi augšupceļotāji, kas ierodas supervisuma apmācības pasaulēs, kļūst par dienu senču aizbilstamajiem. Viņi ir izgājuši cauri vietējā visuma Moroncijas dzīvei un tagad ir akreditēti gari. Kā jauni gari, viņi sāk supervisuma apmācības un kultūras sistēmas augšupēju, kas stiepjas no viņu mazākā sektora uzņemšanas sfērām cauri 10 lielāko sektoru studiju pasaulēm un līdz supervisuma galvenās mītnes augstākajām kultūras sfērām. Ir 3 studentu garu kārtas, atbilstoši viņu uzturēšanās laikam, mazākajā sektorā, lielākajos sektoros un supervisuma galvenās mītnes gara progresēšanas pasaulēs. Tāpat kā Moroncijas augšupceļotāji mācījās un strādāja vietējā visuma pasaulēs, tā arī gara augšupceļotāji turpina apgūt jaunas pasaules, praktizējoties dot citiem to, ko viņi ir uzņēmuši no pieredzes gudrības avotiem. Bet mācīšanās kā gara būtnei supervisuma karjerā ir ļoti atšķirīga no jebkā, kas jebkad ir ienācis cilvēka materiālā prāta iztēles valstībā. Pirms došanās no supervisuma uz Havonu, šie augšupējošie gari saņem to pašu rūpīgo kursu supervisuma pārvaldībā, ko viņi saņēma savas Moroncijas pieredzes laikā vietējā visuma pāraudzībā. Pirms gara mirstīgie sasniedz Havonu, viņu galvenais pētījums, bet ne ekskluzīvā nodarbošanās, ir vietējās un supervisuma administrācijas apgūšana. Visa šī pieredzes iemesls šobrīd nav pilnībā skaidrs, bet bez šaubām šāda apmācība ir gudra un nepieciešama, ņemot vērā viņu iespējamo nākotnes likteni kā noslēguma korpusa locekļiem. Supervisuma režīms nav vienāds visiem augšupējošiem virstīgajiem. Viņi saņem to pašu vispārējo izglītību, bet īpašas grupas un klases tiek vestas cauri īpašiem mācību kursiem un tiek pakļautas specifiskām apmācības programmām. 6. Havonas svētcelnieki. Kad gara attīstība ir pabeigta, lai gan nepilnīga, tad izdzīvojušais mirstīgais gatavojas ilgajam lidojumam uz Havonu, evolucionāro garu ostu. Uz zemes jūs bijāt miesas un asiņu radījums. Caur vietējo visumu jūs bijāt Moroncijas būtne. Caur supervisumu jūs bijāt evolucionējošs gars. Ar jūsu ierašanos Havonas uzņemšanas pasaulēs, jūsu garīgā izglītība sākas patiesībā un nopietni. Jūsu galīgā parādīšanās paradīzē būs kā pilnveidodam garam. Ceļojums no supervisuma galvenās mītnes uz Havonas uzņemšanas sfērām vienmēr tiek veikts vienatnē. No šī brīža vairs netiks sniegta nekāda klašu vai grupu apmācība. Jūs esat pabeiguši laika un telpas evolucionāro pasauļu tehnisko un administratīvo apmācību. Tagad sākas jūsu personīgā izglītība, jūsu individuālā garīga apmācība. No sākuma līdz beigām visā Havonā apmācība ir personiska un trīskārša – intelektuāla, garīga un pieredzes. Jūsu Havonas karjeras pirmais akts būs atpazīt un pateikties savam transporta sekonofīmam par garo un drošo ceļojumu. Pēc tam jūs tiekat iepazīstināti ar tām būtnēm, kas sponsorēs jūsu agrīnās Havonas aktivitātes. Tālāk jūs dodaties reģistrēt savu ierašanos un sagatavot savu pateicības un pielūgsmes vēstījumu nosūtīšanai sava vietējā visuma radītājam dēlam, visuma tēvam, kurš padarīja iespējamu jūsu dēlības karjeru. Ar to noslēdzas Havonas ierašanās formalitātes. Pēc tam jums tiek piešķirts ilgs brīvā laika periods brīvai novērošanai, un tas dod iespēju apmeklēt savus draugus, biedrus un līdzgaitniekus no garās augšupcelšanās pieredzes. Jums varat arī iepazīties ar pārraidēm, lai noskaidrotu, kuri no jūsu svētcelnieku biedriem ir devušies uz Havonu kopš jūsu aiziešanas no Uversas. Fakts par jūsu ierašanos Havonas uzņemšanas pasaulēs tiks pienācīgi nosūtīts jūsu vietējā visuma galvenajai mītnei un personīgi paziņots jūsu serafiskajam sargam, lai kur šis serafīms arī neatrastos. Augšupējošie mirstīgie ir rūpīgi apmācīti telpas evolucionāro pasauļu lietās. Tagad viņi sāk savu garo un ienesīgo kontaktu ar radītājām pilnības sfērām. Kāda sagatavošanās kādam nākotnes darbam tiek nodrošināta ar šo apvienoto, unikālo un neparasto pieredzi. Bet es nevaru jums stāstīt par Havonu. Jums ir jāredz šīs pasaules, lai novērtētu to godību vai saprastu to diženumu. 7. Paradīzes ieceļotāji.
Sasniedzot paradīzi ar uzturēšanās statusu, jūs sākat progresīvo kursu dievišķībā un absolutātē. Jūsu uzturēšanās paradīzē nozīmē, ka esat atraduši Dievu un ka jūs tiksiet ieskaitīti mirstīgo noslēguma korpusā. No visiem lielā visuma radījumiem mirstīgo noslēguma korpusā tiek ieskaitīti tikai tie, kas ir saplūduši ar Tēvu. Tikai šādi indivīdi dod noslēdzēja zvērestu. Citas paradīzes pilnības vai sasniegumu būtnes var tikt īslaicīgi piesaistītas šim noslēguma korpusam, bet viņiem nav mūžīga norīkojuma uz nezināmo un neatklāto misiju šim uzkrājošajam evolucionāro un pilnveidoto laika un telpas veterānu pulkam. Paradīzes ieceļotājiem tiek piešķirts brīvības periods, pēc kura viņi sāk savu sadarbību ar 7 primāro supernafīmu grupām. Viņi tiek nosaukti par paradīzes absolventiem, kad viņi ir pabeiguši savu kursu pie pielūgsmes vadītājiem un tad, kā noslēdzēji, tiek norīkoti novērošanas un sadarbības dienestā līdz pat plašās radības galiem. Šķiet, ka mirstīgo noslēdzēju korpusam vēl nav specifiska vai noteikta nodarbinājuma, lai gan viņi kalpo daudzās lomās pasaulēs, kas ir nostabilizējušās gaismā un dzīvībā. Ja mirstīgo noslēguma korpusam nebūtu nākotnes vai neatklāta likteņa, šo augšupejošo būtņu pašreizējais uzdevums būtu pilnīgi adekvāts un godības pilns. Viņu pašreizējais liktenis pilnībā attaisno universālo evolucionārās augšupcelšanās plānu. Bet nākotnes laikmeti ārējās telpas sfēru evolūcijā neapšaubāmi vēl vairāk izstrādās un ar lielāku pilnību dievišķi izgaismos Dievu gudrību un mīlošo laipnību, īstenojot viņu dievišķo plānu par cilvēku izdzīvošanu un mirstīgo augšupcelšanos. Šis stāstījums, kopā ar to, kas jums ir atklāts un ko jūs varat iegūt saistībā ar mācībām par savu pasauli, sniedz ieskatu augšupejoša mirstīgā karjerā. Stāsts ievērojami atšķiras dažādos supervisumos, bet šis stāstījums sniedz ieskatu vidējā mirstīgo progresēšanas plānā, kāds tas darbojas Nebadona vietējā visumā un lielā visuma 7. segmentā, Orvantonas supervisumā. Sponsorējis varenais vēstnesis no Uversas.